Jāņas muzejā. Pirmā nodaļa, kurā 2 rotaļlāči un sunīts Fufu ēdot brokastis, lasa avīzi un nolemj doties uz muzeju. Mēs nu gan esam, mēs te sēžam, rotaļlācīts Janks bija uztraucies. Avīze, kur viņš brokastojot šķirstīja, uzlidoja gaisā kā liels raips putns un lēni noplanēja uz grīdes. Tobijas un plīša sunīts Fufu pāri pustukšajām kafijas krūzītēm saskatījās, kā tad tā, par ko gan parasti mierīgais, varētu pat teikt lēnīgais Janks bija tik satraukts. Nu, sēžam, iesāka Tobijas, brokastojam, turpināja Fufu. Dzeram kafiju, ēdam karstmaizes ar sieru, papildināja Tobijas. Ļoti garšīgas, apliecināja Fufu. Mušas nekož, iesmējās Tobijas. Jums joki vien prātā. Janks iebrēcās ne savā balsī. Pielicis kājās, viņš pacēla. Nokrita šo avīzes lapu un vicināja to kā karogu. Te viss ir uzrakstīts, viņš svarīgi pavēstīja. Zemestrīce. Vēl viens meteorīts, izbijās Fufu. Bites pieteikuši streiku un mums vairs nebūs medus, nepajokam sadodzās Tobijas. Janks apsērās un smagi nopūtās. Viņš lēni notiesāja pēdējo karstmaizīti, rūpīgi noslaucīja ķepas salvetē un nezinu, kāpēc apvaicājās. Vīnē bijāt? Tobijas un Fufu pamāja. Jā, viņi bija bijuši Vīnē. Par viņu ceļojumu pat rakstīts grāmatā Knorke, jeb Tobijas un Fufu meklē Mozartu. Nu, bijām. Un droši vien pa muzejiem staigājāt, nerimās Janks. Protams, staigājām Vīnē un Prāgā, un viss bija, uzskaitīja Tobijas. Fufu papildināja. Citās pilsētās arī, Hanoverē un Cellē. Tobijas un Fufu atplauka. Atmiņas par ceļojumiem bija tik jaukas. Jank, Prāgā un viss bija, taču bija arī tu, iesaucās Tobijas, bet Fufu piebilda. Hanoverē un Cellē arī bija. Atceries, kādas kūciņas ēdām Cellas muzeja kafejnīcā? Atceros. Janks nevis aplaizījās. Bet skatieties te. Viņš piedūra ķep avīzes lapai. Lasījāt? Avīzes Tobijas bija pāršķirstīts, taču ne pārāk uzmanīgi. Patiesībā sakot, tikai pasties komiks par bezkaunīgo Runs Gārfildu. Savukārt Fufu brokastojot bija lūkojies pa logu uz putniem. Protams, ceļot ir ļoti patīkami. Apmeklēt mūzejus dažādās pilsētās, ēst kafejnīcās visādas garšīgas lietas. Janks paskatījās uz saviem draugiem tik pārmetoši, kā pats Cellas muzeja kafejnīcā nebūtu līdz strūkties ļoti garšīgiem kūciņiem ar ķiešiem. Bet tikmēr Rīgā viņš vēlreiz papurnēja avīzi. Tātad, jūs nemaz nelasījāt. Te ir rakstīts par muzeju Rīgā, par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju Vecrīgā, Palastielā. Vai tur jūs esat bijuši? Rīgā dzīvojat? Tobijas pasties uz Fufu, Fufu uz Tobijas. Abi kautrīgi nogrozīja galvas, bet ar vienā balsi iesaucās. Un tu pats, vai tu pats esi bijis? Tu arī dzīvo Rīgā? Es? Nē. Janks kautrīgi nolaida ausis, bet tu ir pats sasparvēt. Es esmu izlēmis uz turien doties šodien pat. Palās mums, kas tur rakstīts, uzstājās Fufu. Janks lasīja ļoti ātri, jo vienreiz jau bija viss izlasījis, klusņā bezies. Pirmās apmetnes vārds bruņnieku, kurš uzbrukums Rīgai poļu laikā 12. zābars skrien laika bruņnieku vārds. Bet vai vikingu kuģi tur ir? Sausījās Fufu. Viņš viss bija nopīcis vikingu kuģi ar sarkanbaltsarnām, sarkanbaltām būrām un airiem skaistu kuģi, diezgan makati. Klusībā sunīts uzskatīja, ka viņam ļoti piestāvētu vikingu ķiveri ar ragiem. Vikingu kuģi, tu Janks skaidri nezināja, bet drosmīgi paziņoja. Protams, tad jau redzēs. Iesim. Un tālāk es nelielu gabaliņu izlaidīšu, viņi aiziet uz muzeju, ierauga visādas jaukas, interesantas lietas, ko jūs arī varat redzēt Palastielā. Bet tur viņi iekļūst muzejā, staigā visu redz, arī to, ko jūs varat redzēt muzejā Palastielā. Un tad viņi noguruši, pēkšņi ieiet vienā telpā, tur arī uzraksts, bet to viņi neizlasa, un apsēžās stūrītī, un brīdi atvilk telpu, un ņem un aizmīg.
Kā vēlāk stāstīja Tobijas, viņam bija licies, ka pagājuši 6 sniega minūtes. Viņus pamodināja skaļš troksnis. Apkārt valdīja tumsa. Kā? Vai tiešām viņi bija aizmiguši un nogulējuši tik ilgi? Janks Stepīdvies žāvājās un var vien nebija īsti pamodies. Bet kas tas par troksni? Izbērzuši acis, draugi ieraudzīja kaut ko pavisam dīvaini. Jāpiebilst, ka roteļu, lāču, blīšu, sunīšu tumsā redz ļoti labi. No kamīna, pie kura viņi bija aizsnaudušies, tagad turpinot dažādus sliktus vārdus, izlīda 2 sodarējiem nosmērējušies vīri. Kluciņām, uzmanoties, ka lai svešie nepamana, Janks, Tobijas un Fufu aizzagās uz telpas otro galu un noslēpās aiz aizkariem. Tie noteikti nav labi cilvēki. Labie ienāk pa durvīm, čukstēja Fufu. Otrā nodaļa, kurā uzzinām, kas izlīda no kamīna un ko viņi naktī meklēja muzejā. Tu dzīvs? Tums atskanēja balss. Dzīvs, kuku, dzīvs! Atsaucās otra balss. Tobijas, Janks un Fufu saspiedās kopā ciešāk. Rādi gaismu, pavēlēja rupjākā balss. Gaismu, kuku, pārtrauca otra. Ieslēdz lukturīti, saprati? Nu, kuku, saprati. Bija dzirdama rosīšanās, tad parādījās balss zilgans, gaismas stars. Apsēdīsimies, kuku, atvilksim elpu. Gaismas stars taustījās pa telpu, tad senatnīgie krēsli iečīkstējās, kā palīgā saucot. Abi vīri sodarējumi klātajās drēbēs apsēdās. Zini, kuku, Janču, kuku, es jau domāju, ka mums kuku gals klāt. Ņemsim un kuku nositīsimies. Tu biji vainīgs, tu atlaid strit. Uzgāzies man virsū kā miltumais. Es? Bet kurš, kuku, tik vāji piesēja to strīti, kuku, pie skursteņa, kuku, tu vai es? Es? Nu labi. Es. Dzīvi esam? Esam, kuku, esam. Ja mēs nebūtu dzīvi, kuku, kā tu domā, kuku, ko Būda ar mums izdarītu? Būda? Būtu ļoti dusmīgs, es domāju. Te atskanēja smiekli. Smējās tas, kurš runāja smalkākā balsī un visu laiku kukoja kā ceklut. Neko viņš mums, Janču, kuku, nebūtu izdarījis. Mēs jau kuku būtu beigti. Rupjākā balss atsmējās pretī. Pārsteigts, gan viņš būtu fakts. Būtu nikns. Avansā iedot katram pa 5 latiem un naudiņu, tu. Klausies, vai tu samaksāji par elektrību, kā mēs norunājam? Par elektrību, kuku, nu, kuku, nepārāk. Sapratu, kuku, tas sanāca. Bet vai tu, kuku, nopirki kaķim? Kitikatu. Kaķim? Kitikatu? Zini, kaut kā nesanāca. Bet es nopirku šito. Jančuks kaut ko izvilka no kabats un pavicināja abiem otram gardēgunu. Kuku, vesela pudele, es kuku turnī līdz sameklēšu glāzes. Kad zinām rosīšanās, tik virnāts tik lielto skapi durvis, gaismas stars ielīdz skapī un nošķiedē trauku. Nav, tikai kuku, tasīts kuku, paziņoja Dzegūs, kā Tobijas jau bija pagūs domās viņu nodēvēt. Bet, cik smalkas! Aizskars praugu varēja redzēt, kā apvīri cilvēku apbrīnos tas spīdinot uz tām lukturīm. Uzmanīgi, tas noteikti ir Kuzniecovs. Tu domā, bet varbūt kuku pat meisens, kuku porcelāns. Jūs zini, ko es domāju? Ka no šādām tasītēm šnabi nedzēr. Jančuk balss bija kļūst domīgi. Bet glāžu kuku nebija goda vārds. Es domāju, šīs ir tējas tases. Mēs varētu dzert tēju. Tēju? Dzegūs izklausījās tik izbrīnējies, ka pat piemirs iekūkoties. Tēju? Nu jā, bērnībā mēs ar mammu tēju dzērām no tādām tasītēm. Es kāpēc izklausījās, ka tas bija ļoti, ļoti sen. Varbūt pat pirms 100 gadiem, lai gan tik vecs neviens no kamīnu ložņām nevarētu būt. Mēs arī kuku. Šoreiz kuku noskanēja tik bēdīgi, ka sulīdīja Fufu, kurš bija diezgan jūtīgs, poga acīs sariesās asaras. Tā. Ko mums vajag? Kipjaķiļņiku. Tēju plauktā redzēju, veselu paciņu un cukuru. Kipjaķiļņiku, kuku, Dzegūs nesaprat. Nu, ūdens vārītā elektrisko Jančuku balss atkal klausījās tādu pat kā iepriekš. Nāc šur, es tur, kuku, uz palodzes skannu redzēju kuku. Tie lukturīts pēkšņi nocīs, bet soļi tumsā tuvojas lokam. Lāču un Fufu pabeig sāņus. Bums! Kāds krita.
Tumsā iespiedzās Fufu, pēc kā jau spriežot, tūlīt uz grīdas nostiepās arī otrs. Es te kaut ko uzkāpu, kustējies, dzirdu, kā spiedz, stenēja Jančuks. Pele, kuku, tu domā, varbūt abi vīri būtu noticējuši, ka pie viņa kritiena vainīga Pele, jo Fufu lepnums nebūtu aizskārts vārīgā vietā. Es neesmu nekāda Pele, viņš iesaucās. Vēlāk Fufu taisnojās, ka nav spējis noturēties, ka viņam šie vārdi nejauši pasprukuši tik sāpīgi, viņam uzmīts uz ķekpas. Tā Pele runā, iebriecās Jančuks. Pele runā, tad tā, kuku, nav nekāda Pele, atsaucās Zaguls. Ķeram rokā. Fufu klibodams medās pa kreisi, Jānis pa labi, bet Tobijs, kurš jūtu pavisam blakus Zagu uz zābaku, uzrāpās uz krēslā un no tā lēca uz galda tik strauji, ka skaļi nošķindēja tējas tasīts. Tumšajā istabā sākās aklo vistiņu ķeršana. Parasti ļoti jauka spēle, bet ne jau tad, ja kāda sveša roka tevi sagrāba aiz aus un paceļ gaisā. Tieši tā notika ar Tobijasu. Paldies par uzmanību.